Labdien visiem, kas ir pievienojušies! Painformēšu, ka Latvijas Meža īpašnieka biedrība jau vairākus gadus rīko webinārus par dažādām ar mežsaimniecību saistītām tēmām. Un šīs dienas tēma būs dabai tuva mežsaimniecība. Latvijā meži mums ir gan ekonomiska, gan kultūras vērtība, bet aizvien biežāk domājam par to, kā sabalansēt cilvēka vajadzības ar dabas procesiem. Un šīs tēmas ietveros ar savu pieredzi un skatījumu uz mežsaimniecību dalīsies mežkopis, meža īpašnieks un uzņēmējs Agnes Graudulis. Labdien! Tātad šodien es stāstīšu par tādu bišķiņu savu pieredzi stāstu, kā es saimniekoju savā mežā un arī nedaudz klientu mežos. Esmu kaut kādu laiku tīri ilgi pavadījis Zviedrijas mežsaimniecībā, kāds 12 gadus vadīju mežsaimniecības uzņēmumu. Uh, un kaut kādas viss tā sakarā ir radušās pārdomas. Esmu meža īpašnieks jau kādus 30 gadus. Un būtībā tas, ko pa šo laiku es esmu sapratis, kad tai mežsaimniecībai ir jābūt tomēr kaut kādā veidā līdzsvarā starp dabas un saimnieciskām vajadzībām. Un otrām kārtām ir, kad steidzies lēnām. Jo mēs visi kaut kur gribam skriet, 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 bet daba iet jau kaut kādā tādā savā ritmā. Un pēc būtības dabai jau tāds cilvēks tur vispār pa lielam nav vajadzīgs. Mums ir vajadzīga tā daba, kas ir, nu, mums šobrīd tas mežs ir brīžiem pat eksistenciāli vajadzīgs, bez tā mēs arī nevarētu izdzīvot. Ja mēs paskatāmies mūsu klimatā, tad Latvijas apstākļos mēs varam pateikties mežam par visām auglīgākām augsnēm, kas šeit ir pēc laikmeta radušās. Tātad, ko es ikdienā nodarbojos? Es nodarbojos ar meža īpašumu apsaimniekošanu, īpašumu pārvaldīšanu. Pamatā viss tas ir mežs, tie ir mani meža īpašumu klienti, meži. Vēl ko es daru, man ir divas demonstrācijas saimniecības, kur var nākt cilvēki skatīties. Viena no tām ir Vadakstē. Tas ir ilgspējīgas demonstrācijas saimniecība kopā ar Pasaules dabas fondu un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru. Latvijas Nature projekta ietvaros, tur jūs vienmēr esiet laipni aicināti pieteikties ekskursijās. Viņas kā divreiz vai trīsreiz gadā notiek, un tad es varu praksē izstāstīt. Un reizēm cilvēkiem arī interesē kāda ozolu meža audzēšana. Man ir viens pie Kuldīgas, viens mežiņš, kur es audzēju ozolu mežu. Viņš ir tādā pamatā jaunā stadijā, bet tur ļoti labi var saprast, kā to ozolu var ieaudzēt un kādā veidā viņš būtu jāaudzē. Un, ja jums ir interesi par to, tad vienkārši dodiet ziņu, tad izdomāsim, kā parādīt. Nedaudz par to, kādā veidā es nonācu pie dabai tuvas mežsaimniecības. Būtībā tāds, kā minēju iepriekš, meža īpašnieks kādus gadus 30 laikam, un es sāku saimniekot ar kalcirtēm, un kaut kādā brīdī es sapratu, ka tas ir samērā liels darba un laika ieguldījums, lai tur atjaunot to mežu pēc kalcirtes, un to es tā kā arī savus sādus izjūtu savā mežā strādājot, un arī, kad es Zviedrijā vadīju uzņēmumu, tad mums regulāri bija, nu, pamatā mēs ar jaunāču kopšanu, stādīšanu un šitiem manuāliem darbiem nodarbojamies. Pamatā mums nāca tās jaunaudzes, un es kaut kādiem 6-7 tūkstoši hektāriem gadā jaunauģi apmēram izpratu visus tos procesus, ko cilvēks dara un ko viņš varētu darīt savādāk. Un tāds izmaiņu brīdis bija kaut kur apmēram kaut kā 2015. gadu. Tas ir Zviedrijā diškabāžu mežs, tas attēlā neesmu es, tas ir kāds no maniem darbiniekiem. Mēs strādājam Dienvidu Zviedrijā diškabāžu mežā, un būtībā tā bija tā vienīgā vieta, kur industriālā mērogā mežs tiek audzēts pēc mūžīgā meža principiem. Un tas,
kaut kādā veidā es paskatījos savādāk uz mežu un meža saimniecību, sapratu, kā tas ilgtermiņā strādā, jo mums bija iespēja strādāt ļoti dažādu vecumu audzēs. Un kaut kas no tā visa es esmu tās zināšanas ar pielietojis savos mežos, sākot ar baltāksni. Un patiesībā vairāk vai mazāk viss tā arī notiek. Tur ir vajadzīgas modifikācijas, bet būtībā visi tie lapu koki ir vienkārši audzējami pēc mūžīgā meža principiem, un tas ir kā man kā mazam meža īpašniekiem, tas es ar kaut kādā veidā secināju, ka tas man ir izdevīgi. Uh, Tā tad uz ko vajadzētu paskatīties uz to, kā uz mežu, kā uz nepārtrauktu procesu. Un tur ir jāsaprot, ka tur ir divas lietas. Tur ir daba un tur ir cilvēks. Mēs it kā varētu vēlēties viņus nodalīt, bet patiesībā cilvēks jau ir daba, jo mēs tomēr nākam no dabas. Un tad ir kā izējas pozīcija, vajadzētu pieņemt tādas dažas lietas, kad laiks pastāv tikai cilvēku galvā, dabai tas laiks nepastāv. Un arī tāds jēdziens kā zāģbaļķis, dabai viņš nav vajadzīgs. Daba audzē dažādu veidu kokus, un zāģbaļķis ir tas, kas ir mums vajadzīgs kā meža produkts. Kas attiecās uz zināšanām, tad es tomēr varētu teikt, ka mums tās zināšanas par mežu ir stipri mazas. Mēs patiesībā saprotam varbūt to, kā izaudzēt no sēklas koku, bet to, kas notiek pazemē zem zemes un visus tos savstarpējos koku komunikāciju procesus, mums tur nav patiesībā nekādas saprašanas par to, jo mēs pat nemākam izaudzēt ne gailens, ne baravikas, ne apšabekas, kas ir kā ļoti vienkārši sēnes, ko visi var atklāt, novērot, kā viņas aug. Kas attiecās uz mežu, kad ļoti bieži mums patīk ielikt visu to rāmī, bet būtībā mežs jau visu laiku mainās, un tomēr tā darbība ir vairāk balstām uz novērojumiem, jo tie priekšraksti bieži vien uzrakstot jau sāk kļūst novecojuši. Kas attiecās uz plānošanu, mums patīk plānot, ka mēs iestādīsim egli un pēc 40 gadiem mēs nocirtīsim 300 kubikmetrus vai 400 no hektāra, no kur mēs iegūsim 80% zāģbaļķu. Plāns ir ļoti skaists, bet tas paredzamais rezultāts dabā ļoti bieži vienkārši nerealizējās, jo eksistē izgrauzes vējš un visādi apstākļi. Un tā lieta, ka cilvēkam tomēr vajadzētu vairāk paļauties uz to dabisko procesu. Un plāns ir labs, bet tomēr viņš būtu jākoriģē. Un ar to, ka viss jau nevar aprēķināt to, kas notiks tuvāko 50 gadu laikā, mēs pat nespējam paredzēt, kāds laikapstākļi būs pēc 1 vai 2 mēnešiem. Mēs zinām, ka varētu uzsnikt sniegs, nu varētu arī neuzsnikt. Nu, tās ir visas mūsu zināšanas par laikapstākļiem. Bieži vien tik daudz mēs ar par to mežu reāli zinām, ka pēc 10 gadiem tur ir noticies kaut kas tas, ko mēs vispār neesam domājuši. Uh, Ja mēs skatāmies uz jēdzienu, kas ir mežs, kas ir viss pamatā, būtībā, kad normāli dabiskā mežā ir pārstāvēts viss vecuma klašu, vecuma klašu koki. Tātad tur ir pirmā stāva koka, otrā stāva koka un pamešs. Un pamežā ir gan mūsu nosacītās mērķu sugas, priedeglu, bērs un pārējās, gan arī visādas citas sugas, krūmi, lazdas, krūkļi un tā tālāk. Un visa savu kaut kādā maisījumā. Tur ir mežā ir arī savskaltuši koki, kritāls, un tam visam ir kaut kāda jēga. Tur ir darīšana ar
samērā kompleksa sistēma, kur mēs lielāko daļu sastāvdaļu funkciju mēs nezinām. Mēs zinām, mēs pazīstam taisnus zāģbaļus un pamežu, un ļoti bieži tad tās mūsu zināšanas arī beidzās. Uh, Tas, kas ir jāņem vērā, kad mežā notiek visu laiku pārmaiņas laikā un telpā, jeb ekoloģiskā sukcesija, jeb kā to pateica izcilais vācu mežkops Knuts Turms, kad mežā notiek nejaušas izvēles, daudzvariantu sukcesijas mozaīka. Tas nozīmē to, ka darot vienu un to pašu no cilvēku viedokļa, tas rezultāts tur var sanākt ļoti atšķirīgs. Un šis ir ļoti jāņem vērā, kad mežs ir visu laiku pārmaiņas laikā un telpā. Jāsaprot, ka dabai patīk parasti nelielas un pakāpeniskas pārmaiņas, uz tām viņi reaģē ļoti labi. Un cilvēks ir tas, kas tās pārmaiņas var nedaudz ietekmēt un pagriezt viņam tā kā ir ērtāk. Mēs runājam par mežu, un tad ir nedaudz ir jāsaprot tā Latvijas meža tipoloģija. Attēlā pa kreisi ir vairāk oligotrofi, jeb nabadzīgā tipa meži, un pa labu roku ir eitrofie uz bagātīgām augsnēm. Un tad ir jāsaprot to, ka nabadzīgos mežos parasti ir tā dabiskā dinamika, kad ir liela atvēruma, nu, salīdzinoši liela, tie ir vai neliela deguma parasti boreālā mežā, kas gadās priedē, kur tie degumi parasti ir 0,1, 0,2, 0,3 hektāri. Tā ir tekošā summa statistika, kur ir ļoti daudz tie priežu meži. Un tālāk jau ir bagātāks, jo tie ir cita dinamika iestājās, kad vidējās auglības mezotrofos mežos pamatā ir kaut kādas sukcesija, tās notiek bišķiņu sugu nomaiņa, un eitrofos, kas ir vērs, gārš. Un tur ir parasti ir tā, ka tā koku veģetācija dabiski ir daudz maz stabila, un tur pa laikam izkrīt kāds koks, rodās caurums, un tā ietveros arī aug kaut kāds nākošais koks, un tas nenozīmē, ka pēc tā, kad izkrītot ozolam, izaugs ozols, vai izkrītot eglai, ieaugs egli. Tur visu laiku arī kaut kāda notiek dinamika, bet tas, kas no šī būtu jāņem vērā, kad jo nabadzīgāks tips, jo varbūt sekmīgāk meža atjaunošanās, tomēr tam atvērumam būtu jābūt lielākam, lai viņš būtu funkcionāls. Tas, ko es esmu novērojis priežaudzējs, nabadzīgās pierīgas mežos, ļoti veiksmīgi dabiskā atjaunošanās notiek pie kaut kādiem 0,25 hektāru priedes, ļoti labi dabiski sējās, atjaunojās, un tas ir tas nabadzīgā tipa optimālais izmērs. Es runāju par meža saimniecību, ar uzsvaru uz meža saimniecību. Tad tur ir arī kādi mērķi, kas ir būtībā jādefinē katram pašam meža īpašniekam, ko viņš vēlās no tā meža. Varbūt viens vairāk. Tātad pamatā visi saprot, ka meža saimniecība ir koksnes ieguve. Tas ir gan zāģbaļs, gan malka. Tas ir eksistējis visos laikos. Cilvēki ir kurinājuši ar sīkkoksni, zarkoksni un no zāģbaļiem būvējuši mājas. Patinot nedaudz uz mūsdienām, tātad mežs arī ir peļņa, ja ienākuma avots. Mežs var būt arī kapitāla uzkrāšana. Vienkārši mēs uzkrājam kapitālu. Mūsdienu mainītā ainavā arī noteikti kā meža apsaimniekošanas mērķis varētu būt ainavas veidošana, kādā veidā apvienojot praktisko un skaisto. Tāpatās arī par ko ļoti maz runā, kad meža apsaimniekošana, ja darbība varētu arī veicināt dabas daudzveidību. Pilnīgi normāli, ja no meža tur pazūd kā 10% no krājas, tad mežs to pat nejūt, bet daudz gaismu jūtīgās sugas par to priecājās. Un es domāju, ka
ka dabas aizsardzībā vajadzētu ietvert arī kādu mežsaimniecības akcentu, jo savādāk kaut kādas dzīvotnes vienkārši aizaug, un tad nu, nav nevienam labi. Un tas, kas tā plašākā cilvēku lokā interesē, tā ir rekreācija mežā, tas ir sēnes, ogas un viss pārējā lasīšana, pastaigas mežā. Un viss tas ir būtībā paliekams zem meža apsaimniekošanas mērķa, un vienā īpašumā var būt visi no šiem un vēl kāds, vai arī kāds tikai viens. Tas ir, es uzskatu, tas ir vairāk meža īpašnieka izvēle, kā viņš vēlās saimniekot. Tikai tur ir jāatcerās, ka koki ir kādā veidā saziņa starp paudzēm, jo šobrīd mēs cērtam tos kokus, ko audzējuši mūsu senči, un mūsu bērni cirtīs to, ko mēs tagad audzējam. Tas tā liriskai atkāpē. Um, Jautājums, kāpēc mežs ir jāapsaimnieko, bieži vien pastāv uzskats, jā, nu mežs jau pats aug un daba jau pat prot izaudzēt, jā, daba prot izaudzēt, bet, kā es iepriekš minēju, tāds jēdziens kā zāģbaļas dabām nepastāv, un tad tomēr mežsaimniecības mērķis būtu koncentrēt to mežaudzes pieaugumu kvalitatīvā materiālā zāģbaļķī, izmantojot dažādas gan selekciju, gan kopšanu. Un būtībā, ja mēs pametam to mežu novārtā un domājam, ka būs viss labi, var būt, bet tad iespējams, ka mūsu bērni varbūt līdz galam mūs nesapratīs, kāpēc mēs tur esam saudzējuši visu ko, un viņiem pietrūkst, pieņemsim, kādu koku materiālu, pa ko uzcelt māju. Sakal nedaudz tēlaini, bet tur ir nu, uz to ļoti kritiski jāskatās. Ir, protams, ar meža platības kaut kādas dabas bagātības, un kur ir kaut kas saglabājies, un sensitīvas vietas, visādas upi ielejas, kur laikam nebūtu kas jādara, bet nu, tomēr, ja tas mežs ir bijis cilvēki jau izveidots, kas ir lielākā daļa meža, vai tās ir aizauguši lauksaimniecības zemes, tad viņš vienkārši ir vienā vai otrā formātā ir jāapsaimnieko. Uh, Nedaudz pieskaršos ekonomikai, kas ir jāapzinās tā ļoti skaudri, kad Latvijā vidēji koksnes krājas pieaugums uz 1 hektāru pēc statistikas ir apmēram 3 un 5 kubikmetriem koksnes. Un kaut kāda, jāņem vērā, kaut kas arī atmirst, tad kaut kāda 50 līdz 70% koksne ir izmantojama. Jo kāpēc tas ir ļoti skaudri? Tāpēc, kad ja mēs paskatāmies kaut kur uz dienvidiem nedaudz kaut kādas, teiksim, plantāciju mežu kaut kur Portugālē vai Itālijā, ka tur jau no ekaliktiem un papelēm 10 gadu laikā var izaudzēt 40 centimetru diametru zāģbaļķi, vai kaut kur tropiskā mežā tur viss vienkārši aug ātrāk. Būtībā mēs esam, nu, mums vienkārši tas koks aug lēnāk, un tas ir arī jāakceptē. Kaut kādā brīdī ir jāsaprot, ar ko mēs nodarbojamies, vai tā ir mežsaimniecība, vai tā ir hobijs. Jo jāsaprot, ja mēs cērtam mežu kādsirtē, tad ietverot visu augsnes gatavošanu, tādu stādīšanu, agrotehnisko kopšanu un jaunauģu kopšanu, kas ir 10 līdz 15 gadu laikā apmēram tā izklaide ir, tad, ja mēs pārnesam to uz ieguldījumu, pieņemsim uz 50 gadiem uz investīciju, tur augšējā rindiņā, ja mēs to 2000 eiro ar ieguldām uz 6%, kas pēc būtības ir vidējais kapitāla ieguldījums, tik ilgs, cik pastāv statistika, saliekot kopā kaut kāds visur valstīs, kur viņi ir apkopojuši rezultātu, kad kapitāls parasti aug par 6% gadā, tad tur nu, kaut kāds 34 tūkstošus vajadzētu papildus pienesumu dot tam. Ja mēs tā ļoti piezemēti skatāmies uz to mežsaimniecību, nu, 3% gadā ienākums, nu, tad tur kaut kāda 8,5 tūkstoši 50 gadu laikā sanāk. Nu, tur ir jāsaprot, jo mēs vairāk viņā ieguldām, jo nu, tas vairāk izskatās tā kā hobijs, bet hobijam jau naudu neskaita.
Nu, ja šito tabulu jūs nesaprotiet, tad arī tā nav priekš jums domāta, diemžēl. Uh, uh, Tad tālāk par dabai tuvu mežsaimniecību, kas būtībā nedaudz atbild uz jautājumu par to, par izmaksām, jo viņai būtībā nav sākotnējās izmaksas, jo tas mežs ir visu laiku tiek pastāvīgi uzturēts. Un tur, kad mēs runājam par dabai tuvu mežsaimniecību, ir jāsaprot, ka nu, viens no izcilākajiem latviešu mūsdienu, nu, viņš jau ir diemžēl miris, bet nu, jā, jaunāko laiku meža praktiķiem tēls Kalnārs teica, ka mežkopība pirmām kārtām ir māksla un tikai otrām kārtām tā ir zinātne. Nu, tā tas ir, kad to mežu būtībā mēs ieliekam tabulās, aprēķinos un izveidojam tādu Īzaka Ņūtona, ka dabā viss ir izskaitļojams zinātni, bet nu, dzīvē tā tas nenotiek. Mežs ir visu laiku mainīgs. Un tās zināšanas par to mežu bieži vien var iegūt, aizejot uz mežu un apskatoties, kas tur notiek dažādos gadu laikos. Tad pamazām sākās kaut ko tu saproti no tā visa. Tā ir mana arī personiskā pieredze par manu mežu. Uh, Te ir tāda, mēģināju uzrakstīt definīciju, kas ir dabai tuvu mežsaimniecība. Būtībā tas ir respektējot un nadarinot dabiskos procesus mežā, ar tiem nedaudz vēlāk, un arī būtībā nodrošinot mežādas nepārtrauktību. Tas, kas tur būtu svarīgi, ir ievērot jebkuru darbību, ko jūs tur taisties mežā darīt, vai tā nodrošinās mežādas stabilitāti. Arī tā es vēlāk nedaudz pieskāršos, bet tas mūsdienās ir pie lielām kalcitēm ir kritiski, ka nocērtot kalcirti, tās apkārtējo mežaugu stabilitāte vienkārši izbeidzās. Nu, dabas daudzveidība arī noteikti ir par reizēm par viņu ir jāpadomā, jo, kā es minēju, kad mūsu zināšanas par to, kas tajā mežā notiek ārpus koku augšanas, ir redzamās formas ļoti limitētas. Tālāk būs neliela tāda instrumentu kaste, kādi tie pamatrīki, ko jūs varat darboties mežā. Tātad pirmais, tas, kas ir acīm redzamais process, kas notiek visās stadijās, sākot no tā, kad mežā sasējās 100 000 sējiņš uz hektāru, beidzot ar 100-gadīgu mežu, kur ir palikuši kaut kādi 200 koku uz hektāru, notiek koku pašetināšanās un dabiska atjaunošanās, un tā pašetināšanās ir tas process, ko vienkārši meža īpašniekam ir jāspēj saprast, ja tas mežs sāk iet uz kaut kādu retināšanu, pašretināšanos, tad nu, ir pēdējais laiks tur, ja mēs runājam par meža saimniecību, tos kokus arī cirst, un tas ir tas mūžīgais process, sākot ar jaunauģu kopšanu. Ja jaunaudze ir pa biezi, tad tur veidojās līkšķība koki, kur ir pakļaut dažādiem snieglauzēm un tā tālāk, un arī suga nevienmēr ir vēlamā, un tad tomēr cilvēkam būtu jāveic saimnieciskā darbība, jāretina, tāpat arī pie visām krājas kopšanām. Pašetināšanās ir process, kas notiek mežā, un to parasti mežs jau arī pats parāda, ka viņš to taisās darīt. Otrs svarīgais process ir dabiska atjaunošanās, tā ir attēlā eglis paauga. Ļoti bieži uzskata, ka eglis paauga jau nocērtot kalcerti saulē apdeg un nekam neder. Jā, tā viņš ir. Ja mēs cērtam no nelieliem atvērumiem vai izlases cirtēm, tad pēc maniem novērojumiem egļu paaugi ir ļoti labs nākotnes materiāls, tāpat kā ir daudz citu foku, kas tur aug. Un būtībā viens no dabai tuvas mežsaimniecības pamatprincipiem ir darbs ar dabisko atjaunošanos. Nu, te pa lielam neko daudz darīt nevajag. Ļoti reti, kad ir kaut kas jākop, jo kaut kādu mežsaimniecisko darbību veicot, tur kaut ko pa vidu aplauž, pārbrauc pāri un tā dabiski tur to paaugu paretina.
Un, ja tur ir vajadzīga kopšana, tad tur ir tā drīzāk ir tāda palīga kopšana, nevis vienlaikus kopšana pa visu platību, kas ir vajadzīga. Un tas ir, nu, te ir stādi pa velti, viņi parasti ir ļoti spēcīgām saknēm un noturīgāk pret visādiem dabas ekscesiem salīdzinot ar stādītiem stādiem. Un tad ja tie atlasītie augi varbūt no kokaudzētājs nākušie varbūt aug ātrāk, bet viņiem ir varbūt nav tik liela noturība vējā un tā tālāk, bet tas, kas ir mežā vietējās selekcijas rezultāts, tas ir ļoti izturīgs un piemērots apstākļiem. Un te ir process, te ir bilde no mana meža. Te ir tāds pavasara aspekts, laikam, kad ir, kas ir ekoloģiskā sukcesija, kad viena suga nomaina otru. Tas ir tipiski, tā tad ir te ir jauns bērns mežs un tur nāk iekšā egla. Uh, un tas ir, nu, dabiski, ka egla ir pieradusi dzīvot pamežā, viņai vajag iedot tik daudz gaismas, lai viņai būtu pieaugums, un tad būtībā bērs ir atkal ļoti laba auklīte, kas atbrīvo to apakšu no zāles, un egli var viegli iesēties arī zem baltākšņa egli ļoti labi aug. Un būtībā tur ir vienlaikus ir tātad gan šajā gadījumā tas bērs būs pirmais cērtamais, kas ies uz finieru klucu un papīra malku, un tad jau egli būs paaugusies, un tad visu laiku tas meža funkcionalitāte nebūs pārtraukta, un vienlaicīgi tenī mežā būs vismaz ar īsu starpu ievācams nosacīt divas ražas. Runājot par cirsmu veidiem, te ir bilde no Zviedru mežsaimniecības grāmatas, vienkārši parastā mežsaimniecība, kad ciršanas ir kopšanas cirte, ir cirte no apakšas. Te ir Zviedru grāmatā bildēts ar pa izgriežu pamēžu, bet nu, to droši vien, ka nevajag darīt. Bet, nu, jā, tas ir parasti jaunos mežos, kur ir vajadzīgs, nu, kā iepriekš minēju, nevajag nonākt līdz pašatināšanās, ka tomēr mēs varam izretināt un kaut kādu liederīgi izņemt kādu daļu materiālu, tad pamatā nāk papīra malka un kāds sīkbaļs varbūt ārā. Un būtībā tajā brīdī, kad tas mežs ir izaudzis, tad ir izlases cirt nosacīt no augšas, izcērt izaugušos kokus. Un būtībā tas cirsmas veids ir samērā nosacīti lēts, tāpēc, kad meža īpašniekam ir liels ieguvums, jo parasti nu, iznākums varētu būt ap 80% zeltbaļķis, un tad līdz ar to tas ienākums ir koncentrēts samērā maz kokos ar mazu braukšanu, nu, meža tehnikas braukšanu pa mežu. Bet tāpat laikā mēs iegūstam arī kvalitatīvu produkciju, un man kā meža īpašniekam vislielāko ienākumu dod tieši zāģbaļķu pārdošana, jo šobrīd, teiksim, malku sortiments gan arī vispār salīdzinoši neko nemaksā, un, nu, jā. Um, un tā tad pēc izlases vai kopšanas cirtēm eksistē arī atvērumi. Te ir bilde no mana meža. Tas ir egļu cirst megļu mežā. Tātad ar kādu izaicinājumu tur ir pirmam kārtām ir jānodrošina tās apkārtējās mežaudzes stabilitāte. Ir jānodrošina tas, lai tur būtu pietiekoši gaismas, lai būtu dabiskā atjaunošanās. Un tā izcirtuma forma būtībā šeit ir taisīta pēc dabiskām robežām, jo, ja ieskatās tādā audzē, tad tā audze parasti ir nedaudz mainīga. Tur ir kādas, pieņemsim, runājot par egli saukt tomēr kaut kādās grupās vai puduros, kas ir dažādi izmēri, 0,5, 0,1. Un te ir apmēram izcirsts divas egļu grupas. Un arī tā, lai tas vējš tur ļoti neskrien cauri. Un, nu tā, un tas ir tāds optimāls izmērs tādos mežā.
Un kas tur ir jāņem vērā, kad šādām nelielām ciršmām parasti ir samērā maza izvešana ir vajadzīga. Un ir starpība, vai no par vienu ceļu tas forwarders tur brauc 20 reizes vai 200 reizes. Un tad pēc tam attiecīgi tas meža infrastruktūras remonts ir lielāks vai mazāks. Nu, es domāju, viss ceļš un grāvis un viss, kas tur ir tā sevišķi, ka mūsdienās ir apstākļi, vismaz, kad man kurzemē zemi tur mēdz sasaukt stipri epizodiski un uz īsu laiku, un tur ļoti grūti reizēm notrāpīt ar to meža ciršanu, tad, nu, ir jārēķinās, kad jābrauc pa slapju, un tad tas mežs izskatās cilvēcīgi un nav milzīgi izdevumi par ekskavātoru, kas līdzina tās risks jāiegūt, tad droši vien, kad ir ciršņu izmēriem būtu jābūt mazākiem. Un vēl ko es, teiksim, jaunākos nosacīt mežos, kur ir kopšana no apakšas, kur ir kopšanas cirts, tur es vairāk vai mazāk es izveidoju pastāvīgu ceļu tīklu, pa kur es ar to visu laiku varu iebraukt mežā un kaut ko nedaudz nocirst. Uh, Gaisma ir viens no tādiem visvairāk limitējošiem faktoriem mežā. Un tas ir vienīgais, par ko konkurēt. Te ir bilde no Viedru meža grāmatas. Tur ir deglē vajag 2/3 no stumbra ar zaļiem zariem. Tad viņai ir pietiekoši fotosintēze un priedēji un bērzam kaut kur apmēram puse. Un tas veidoja to koku, lai viņam būtu optimāla augšana. Tas vienkārši izgaismojums ir vajadzīgs, un tas darbojās sākot no jaunauģa kopšanas, beidzot ar pieaugušu mežu. Tas ir samērā universāli. Ja mēs audzējam kokus kopā, tad pirmā stadija var redzēt, ka kokiem uz gaismas trūkuma ir tāda pašatzarošanās. Viņiem vienkārši sāk apakšējais zaru kals. Tas ir ļoti ok, lai mēs iegūtu bezzaru stumbru, bet vienā brīdī iestājās šāda stadija, ja pārāk ilgi tas koks ir audzis gaismas trūkumā, tad mēs iegūstam to, ko es saucu par palmu. Te ir nu, īsta palma, un te ir tāda bilde tur no kaut kāda melnākšana laikam, kurš ir kaut kur stipri pastīdzējis, un tad tur augšā ir kaut kāds tāds vaināk pušķis. Un, protams, tas koks savu potenciālu neizmanto. Nu, tiem baltākšņiem, melnākšņiem ozoliem ir labi, ka viņi dzen adventatīvos zarus uz stumbru, un tādā veidā viņi tur to vainag kaut kā kompensē, bet, nu, priedēju neglai šitas te nenotiek. Vēl viena reakcija uz gaismas trūkumu ir pašapzināšanās, kad tie koki ir iztīdzējuši, tad no sniega tie koki liecās. Te ir bilde, tā ir no mana meža. Kāds tur kādreiz pats arī noliecās, un tā viņš arī paliek. Nu, ja ir tāda pārbiezināta auss, tas sniegs var arī nolocīt visu meža audzi. Te ir tāda samērā klasiska bilde, kur var redzēt, ka tā priede sākumā ir sākusi augt gaismā. Pirmie gadskārtu riņķi ir ļoti, ļoti lieli, un pēc tam ir stipri šauri, kad ir vaināk sakļāvušies. Un būtībā, ja mēs gribam maksimāli izmantot fotosintēzi un gaismu mežā, tad kaut kur, kur tie riņķi sāk sakļauties, tad tā ir pēdējais brīdis, kad būtu jāveic kāda koku retināšana. Tādā veidā mēs varam pilnvērtīgi izmantot to resursu, kas mums ir. Jo tajā brīdī, kad koks aug tādos ar slēgtiem vainagiem, kad vainagi saslēgušies, tie pieaugumi ir ļoti, ļoti mazi. Pamešs. Pamešs ir ļoti bieži tiek uzskatīts par traucēkli un par problēmu, un viņš tiek ļoti daudz kur griezt ārā. Tas bija kaut kādā formā arī tas, kas man lika bišķiņ savādāk uz to visu skatīties. Tomēr, ja mēs paskatījāmies uz mežu, ka dabiskā nosacījums kā mežā ir, kad ir viss vecuma plaši koki, ir lieli mazi koki un pameši. Un te ir
bildi no mana meža. Tas nolaustais stumbenis ir krūklis, un man pa laikam viesojās brieži. Un, kad es briežu barstu tur iet, tad viņš tur kaut ko nograuž pa ceļam, un krūklis ir, pieņemsim, mežsaimniecībā viņa vērtība ir nekāda, kā kokmateriālam vai aģbaļķim, bet viņam, vismaz manā mežā, ir liela vērtība, jo tad tas briedis apgrauž to krūkli, un vienkārši tam dzīvniekam kaut kas ir jāēd, un tad, ja viņam nebūs kaut kur pa ceļam kādu krūkļu, kārkli vai kaut kādu citu graužamu koku, tad viņš grauzīs eglis un priedzi. Un tad būtībā ir jāsaprot, ka tas pamešs ir kaut kāda veida arī tā meža dzīvnieku pabarošanu un iedodot viņiem izvēli, ko ēst. Man kā meža īpašniekam ir izdevīgi viņu pabarot ar krūmiem, nevis ar mērķu kokiem. Un otra lieta pamežam, kas ir mazāk izteikti redzama, ir tas, kad izveidojot samērā saklu virspusēju sakņu sistēmu, kas ir visiem tiem krūmiem, lazdām un tā tālāk, viņi būtībā satur kopā to augsni, un tas mežs ir izturīgāks pret vēja un kaut kādām arī kaut kur to koku no sniega izgāž ar visām saknēm ārā. Un kas ir, pieņemsim, lazdas, jā, lazdas ir uzskatīts par meža nezāli, un reizēm tā arī varbūt ir, bet tā kā lazdas ļoti labi veido augsni, un lazdu pienā labi ieaugās eglis, tad tikai laicīgi tām lazdām ir krūmiem kaut kādi bišķiņi jāapfrizē, lai tiem būtu gaisma. Uh, Un tā tad te ir tātad pa vainagu, kad mežā tomēr vajadzētu būt, ka tas vainagu klājas daļai atvērts, vismaz kādās mežaudzes daļās, lai tur varētu veidoties paauga un augt nākotnes koki. Tā mēs būtībā, nu, kad šitie te ir lielie ir izauguši, mēs jau apakšā ir kaut kādi ir paaugi, mēs jau varam laikus audzēt nākošo apriti. Runājot par vēju. Te ir tāda ļoti klasiska bilde, ka tiek cirsts milzīgs kailcirts. Te ir kāds 30 gadīgs, tas ir Latvijas valsts mežu īpašumā kaut kur fotografēts, ja, kad tā mala vienkārši nav. Un tad tās sekas ir tādas, ka izgāž arī visu blakus mežu. Ja pat viņi neizgāž, tad tos kokus izkustina un viņiem apstājās augšana. Jo vējš ir spēcīgs limitējošs faktors, un mežs nav paredzēts, lai pa viņu skrietu vējš. Ir jāsaprot, ka tā dabā tās pārmaiņas ir nelielas un pakāpeniskas, un atverot to meža audzi pret sānu, mēs iegūstam, nu, vienkārši visu izpūst un apgāž. Un tas, ko es esmu novērojis, kad būtībā Veigāzum šobrīd, vismaz tur, kur es dzīvoju, ir no visām pusēm, tā skaitā no austrumu puses, kaut kas pa reizēm tiek nogāsts. Runājot par malu, te ir tāda viena malas bilde, kur aug kaut kāda krūma, tas laikam ir ievas un kaut kas tam līdzīgs. Reizēm tās malas zāģēšana vispār nav ekonomiski izdevīga, tāpēc, ka tur ir kaut kādi šķīvi līķi koki, kas labākā gadījumā der šķeldai, un tur jau vēl ir pa ceļam ir kaut kāds grāvs un lauks, un tad tur nevar aizgāzt ne grāvu, ne lauku. Un tad beigās, lai tos malas krūmus nozāģētu, tad tā zāģēšanas izmaksas tur iespējams, ka pārsniedz pat to krūmu vērtību, ko mēs tur dabūnam. Un līdz ar to nav vispār racionāls piemērs to zāģēt. Te apakšā ir links uz vienu YouTube video no viena zviedru mežsaimnieka, kur viņš bija parēķinājis, kā koku diametri attiecībā uz harvesteru zāģēšanu, kuru diametri klients piemaksā par zāģēšanu un par kuriem diametriem klients saņem naudu. Un bieži vien sanāk, kad cirsmās tie tievie koki apmaksā to resno koku savādāk, ar resno koku ciršanu tiek apmaksāts tieviem kokiem. Un, ja mēs paņemam nost ekonomiku, tad
malā ir svarīga nozīme gan tai audzes stabilitātei, gan arī dabas daudzveidībai. Tur patiesībā dzīvo lielākā daļa no putniem, kukaiņiem, kur nāk baroties uz lauku vai barojās mežā. Un, ja mums būtu saglabāts daudz malas, tad iespējams, ka tā dabas aizsardzība varētu šodien mūsdienās būt bišķiņ savādāk, kad vienkārši būtu zaļie koridori, kaut kāda malu krūmāja, un visiem būtu labi, un nevajadzētu tur liels teritorijas kaut kur tagad domāt, kā viņas aizsargāt. Runājot par meliorāciju, tur ir tāds retorisks jautājums, rakt vai nerakt, jo tajā brīdī, kad jūs izrokat grāvi, viņš nākošā sekundē sāk aizsērēt. Tā ir dzīves realitāte. Un parasti grāvi pēc skolā mācīja man, ka grāvi kalpošanas laiks ir 30 gadi. Jā, varbūt ilgāk, varbūt īsāk, bet ir jāsaprot, ka, ja mēs ja īpašumi privātie daudz ir uz bijušām lauksaimniecības zemēm uzaugušie meži, tad tur parasti ir kaut kādas grāvas sistēmas, un tiem cilvēkiem kādreiz, tā kā viņiem bija eksistenciāli svarīgi no uz tās zemes saimniekot, tā grāva rakšana tur bija samērā saprātīga, un tos grāvus vienkārši vajadzētu arī uzturēt vienkārši atbilstoši meliorācijas likumam un grāvju uzturēšana ir meža īpašnieka pienākums, un par to nekāda saskaņošana nav vajadzīga. Bet, ja jūs izdomājat rakt jaunas grāvis, tad jūs saprotiet, ka turpmākos 50 gadus vajadzēs būt, tam grāvim tur vajadzētu būt pilnā funkcionalitātē, jo vai arī jums ir jāizvēlās kādas pareizākas koku sugas. Nu, ja teiksim, pamitrās platībās ļoti ideāli audzēt ir melnāksni. Tas, ko es esmu bieži saskāries, ka problēma ir ar virsūdeņu novadīšanas. Man ir bijuši kaut kādi objekti, kuri vienkārši ir pa slapi, tāpēc, ka tas ūdens tek pa kaut kādu grāvu, pēc tam viņš tek pa mežu, pēc tam viņš tek pa forwarderu sliedēm, un pēc tam viņš atkal tek pa kaut kādu gultni, un tad tomēr viņu to virsūdeni ievadot vienkārši seklā pusmetrīgā grāvītī, patīrot to visu, saliekot kārtībā, var iegūt ļoti labu rezultātu. Jo, kā senāk mežsargiem viens no pienākumiem bija pavasaros ar tādu ķeksi staigāt un tos grāvīšus tīrīt, ja mēs skatāmies kaut kādu 70 vai cik gadus apakaļ, un toreiz tie cilvēki, kaut kādu, viņiem nebija par roka ekskavators, viņi ar to mazu ķeksīti paķeksēja tos virsūdeņus, un tad to saimniecību arī nodrenēja. Un visiem meža īpašniekiem iesaka iet, tad, kad līdz stipras lietas vai pavasarī, kad kūst sniegs vai vienkārši kūst, iet paskatīties, pa kurien tek ūdens. Un tas ir ļoti labs veids, kādā veidā atrast to ūdens tecēšanas vietas un iespējams kaut ko patīrīt. Vienkārši ar lāpstu to reizēm izdarīt. Mums visiem kā cilvēkiem vajag arī skaistumu. Mēs visi varam būt ļoti praktiski, racionāli būtnes, bet tādi mēs neesam. Tāpēc mums ir dažādi aksesuāri, mēs braucam ceļojumos, mēs atpūšamies, mums patīk kaut kāds skaistums, un mums tas iekšējais bērns ir kaut kādā veidā jāpabaro tomēr. Un tad tās cirsmas plānojot, viņas vienmēr var nocirst kaut kādu to struktūru, kaut kādu pa dabiskām robežām, reliefam un tā tālāk, saglabāt kaut kādas vietas, kur ir kaut kādas malas, mitrainas, kritāls un kaut kādas tādas, tam visam nebraukt pāri. Jo beigās, jums rīdziniekiem patīk tur braukt uz Siguldas ielai, skatīties. Es esmu pavērojis, kad daudz kur fonā gan dažādiem meža īpašniekiem un speciālistiem, varas pārstāvjiem, kur ir zoom foni, tur ļoti bieži dominē tomēr vairāk vai mazāk dabisks mežs. Un tas, kaut kur tas visur, tas iekšējais bērns to skaistumu pieprasa. Un tad te ir kaut kas no manas realizācijas, tā ir vienkārši mežaudz, tur apakšā ir strautiņš, tas ir tā strautmala nav nocirsta. Un tur tie ceļi ir daudz maz pa iekšu pielāgotai mežaudzes struktūrai. Un tur ir izcirsta kaut kāda, šobrīd laikam varbūt ap 70 kubikmetriem bērs papīrmalks no hektāra.
ēķinot, un tā ir kaut kāda 90. gadu kalcirta, kur laikam neviens pēc meža nociršanas ar cirnu zāģi 30 pāri gadus nebija viesojies. Nu, un tad, nu, tā tas izskatās, tur kaut kur augšējā stūrī, la, labais augšējais ir redzama tāda lielāka egla. No sākuma domāju, kas tas ir, bet tu man ļoti ātri pielēc. Tā bija noteikti kaut kāda egļu paaugu grupa, kas 90. gados tapa nenocirst, un šobrīd tās ir ļoti smukas, skaistas eglis, kas ir pašas izretinājušās un kas aug, un tāpēc, nu, tā egļu paaugi ir, nu, vienkārši ir visur, kur viņi ir sargājami. Uh, Te ir kāda bilde no manas meža. Te ir tie, kas ir pie manis bijuši meža ekskursijā, zina, tas ir tā vieta, kur parasti meža ekskursijas ienāk iekšā, un tur ir attīrīti vecie melorācijas grāvi, jo tā pa lielam ir daļai aizauguši lauksaimniecības zeme. Un tās divi mazie dīķīši ir šobrīd viņa kā sedimentācijas baseini, lai to no meža tekošais ūdens nedaudz izgulsnējās suspendētās daļiņas un pirms ieteka lielajā grāvī un tur nedambējās ciet. Un tās ir vispār vecās, kā teikt, tur bija gan parkveida ganības un tās ir lopu dzirnas. Un tad, nu, tas tā kaut kāds maziņš tāds skaistuma elements, ka tomēr man arī kā meža īpašniekam gribās, lai tajā mežā kaut kur izskatās smuki. Um, Šitiem te attēlā ir redzama zaļā buksbaumī. Šaubos, vai kāds no jums viņu redzējis. Es arī viņu redzēju pirmo reizi, man viņu mežā parādīja. Tā ir tāda maza sūna, kur dabā pa šo attēlu ir viņa kāda 1 mm lielumā, laikam. Viņa Latvijā laikam kaut kāds pāris atradnes, bet pa lielam te mēs pat varam būt viņas augšanai kaut kāds arī, ka mežsaimniecība var kādreiz atstāt pozitīvu efektu uz dabas daudzveidību, jo šis konkrētais eksemplārs aug uz kaut kāds apmēram 30 gadus veca eglis cēluma. Un, un varbūt nu, mēs nezinām, kāpēc tā stūna ir vajadzīga mežā, bet varbūt kādreiz mēs to uzzināsim. Bet es domāju, ka visam, kas aug mežā, būtu jāpaliek. Jo pat ja mēs nezinām to nozīmi, kāpēc tas tur aug, tas neatbrīvo mūs no atbildības. Uh, Apkopojot visu iepriekš teikto, tad ieguvumi no dabai tuvas mežsaimniecības ir regulāri ienākumi, jo būtībā jums tiek visu laiku uzturēts mežs, kurā ir kaut kas cērtams. Tas ir patiesībā ļoti patīkami, ka tu īpašumā ar katru gadu aizbraukt un kaut ko nosirst un kaut ko arī kādu ienākumu iegūt. Tur ir mazāk ieguldījumi, jo nav vajadzīgs vienlaidus stādīšanas, kopšanas un vispārējais, kā arī veicot nelielas ciršanas darbus, vajag mazāk pēc tam uz sakopšanu veltīt, viss traktoru izslīdzināt un tā tālāk. Kā viens no ieguvumiem arī es varētu nosaukt, ir meža terapija. Cilvēki mūsdienās maksā naudu, lai iet mežā un atpūstos, un to kāds viņiem māca izdarīt, bet meža īpašnieku kontekstā, nu, uz to mežu aizejot, tomēr un pavērojot, kas tur notiek, un pieņemot mežsaimnieciskos lēmumus, staigājot pa mežu, tas ir arī tā, nu, tomēr savu veidu terapija un atslēgšanās, jo tad ir būtībā tavs attiecības ar mežu. Vismaz manā uzturē tas ir tāds, nu, meditatīvs process. Uh, kas arī patiesībā nav mazs iegūms, ja pamat nodarbošanās nav mežsaimniecība, atslēgties no visas dzīves un tā savienoties ar dabu un pavērot to ļoti skaisti. Nu, jā, cilvēkiem vēl patīk sēņas ogas, jo to mežu tā ar viegliem traucējumiem visu laiku saimnieko varbūt kaut kādas sēņu vietas, kur mēs zinām, ir sēņas vai ogas aug kaut kur varbūt cērt ar mazu intensitāti. Es teicu, ka mēs izņemam kādus 10% no krājas ārā, tas mežs tur īpaši to nejutīs un nebūs liela braukšana, bet mums būs gan ienākums, gan ar tā vidi paliks, tad arī būs sēņu un ogu vietas arī saglabātas. Uh, Tad nedaudz ir
noderīga informācija, kur par to var pasmelties, ir manā mājaslapā, var meža un vide LV atrast. Tur ir vairākas elektroniskas grāmatas pieejamas. Innofor ir viena kompānija, kur Somijā nodarbojās ar Continuous Cover Forestry, kas ir pēc būtības arī viena no dabai tuvas mežsaimniecības, kad viņš laiks saglabā meža segumu un to viņi spēja izpildīt ar 3 koku sugām, egli, priedu un bērzu. Mēs varam būt laimīgi, ka mums ir vismaz kaut kādas 6 vai 7 komerciālas sugas. Mums ir krietni vieglāk. Ja mēs paskatāmies par grāmatām, samērā interesanti ir palasīt vecās mežkopu grāmatas, kur bija pamatā vērots ļoti balstīts uz dabas vērojumiem. Piemēram, Melderi var palasīt jau grāmatu, un tur bija ļoti daudz praktiskas tādas lietas, kas būtu piemērojams mazam meža īpašniekam. Pat interesanti var jau mūsdienu nosacīt, jau izcilais latviešu mežkops Kaspars Bušs ir meža ekosistēmas, viņš 89. gadā sarakstīja, tādu mazu grāmatiņu sērijā Daba un mēs. Tur var ļoti interesanti aprakstīt tās mežkopu vērojumu par tām meža ekosistēmām, kā viņas darbojās. Patiesībā ļoti interesants materiāls. Kā arī tāds pasaules klīsts tāds, viņš arī ir ieskanēts mājaslapā tāļu Kalnāra mūžīgais mežs, kurš ir sarunas ar tālu Kalnāru 2001. gadā, ko veica laikam, Pasaules dabas fonds. Un, jā, kaut kur viņš ir. Jā, tā tad paldies, kad jūs skatieties. Tātad, ja ir jautājumi, tad jūs viņus variet ierakstīt čatā vai uzdot mutiski, ja būs laiks. Tātad mani var atrast mežonvidu.lv. Ir arī YouTube kanāls youtube.com mežsaimniecība. Ja kaut kādi jautājumi, tad droši vien, ka labāk piezvanīt un izrunāt. Es padomu parasti neatsaku, jo, bieži vien tas viss kaut kāds mežs tomēr sākās ar sarunu, un, kaut, un tās zināšanas arī ir ļoti svarīgs starp meža īpašnieku un meža īpašnieku. Tas parasti visinteresantākās sarunas ir par mežu, jo tie viedokļi ir daudz dažādi, katram ir savu novērojumu, un tas ir vienmēr tā arī interesanti. Tāpat, jā, tā, tā Nu jā, mums. paldies, Agni. Mums ir arī komentāru sadaļā pāris jautājumi, un viens no tiem ir, ka negribētos ticēt, ka vidējais pieaugums ir 3 līdz 5 kubikmetri. No kurienes tik pesimistiski dati? Tie no Silavas tā meža monitoringa datiem, kas uz hektāru pieaug. Tie ir vidējais pieaugums, viņi kaut kur tos paraugu laukumus dažādās Latvijas vietās mēra. Teorētiski, protams, var pieaugt 6 un 10 kubi. Ne, 10 laikam nevar, kaut kādi 8, kas var intensīvas kopšanas egļu audzēs sasniegt, kas ir izaugsmes tādā stadijā. Tas gan ir augsts riska investīcija, jo tur ir divas problēmas. Pirmkārt, tā ir vējš. Un otram kārtam ātri augošās eglēs viegli metās iekšā trupi, un tad reāli pirmais zāģbaļģis ir malka, pirmie 3 metri, un tad tas pasākums kļūst neizdevīgs. Tāpat es esmu arī skatījies arī pētījumus, kur ir ilgstoši mērīts vecs audzes, un tur tas pieaugums ir bijis kaut kāds 1 līdz 2 kubikmetri gadā, kur tas vainagi ir sakļāvušies jau. Uh, Nu, tā, ja mēs reiķinām, ka tomēr daļa no Latvijas ir oligotrofas augsnes, tad tie 3,5, es domāju, gluži realistiski kā vidējais rādītājs. Paldies! Labi, mums ir arī vēl viens jautājums. Vai gadījumā, ja veids izlases cirtes, nevis kailcirtes, vai tas ļoti nesadārdzina un nesarežģīja pašu izstrādes procesu un izvešanu līdz krautuvei?
Proti ar tehniku sanāk lavierēt starp paliekošiem kokiem, un arī nocirstais bārķis krīt kaut kam virsū, un vēlāk ir jādabū laukā. Vai ne tā? Jā, tā tas no vienas puses tur ir pilnīgi taisnība, kad tas ir sarežģītāk, jo nocirst kēlcirti ir ļoti vienkārši. Mēs iezīmējam tajā kuru laukumu, saliekam stūri koordinātas, iestigojam un nocērtam pilnīgi visu, un tur nav ne par ko jādomā tajā brīdī. Tur pēc tam ir jādomā turpmākos 30 gadus, kādā veidā visu to saimniecību apkopot. Jo tie 30 gadi ir kaut kas realistisks, kad mēs tur varam iegūt kaut kādu jēdzīgu produkciju, kas ir kaut kāds stars, kluts vai sīkbaļķis, jo nu, malkai īpaši liels finansiāls pienesums nav. Izlases cirts prasa vairāk, lielāku iedziļināšanos. Pa lielām viņas jau tāpat mūsdienās tiek ļoti plaši pielietotas kā krājas kopšanas, egļu bērnu audzēs. Tas notiek ja- un tas nav nekas tur īpašs. Jo būtībā ir tā, ja brauc izlases cirta veids no augšas un cērt lielos kokus un brauc ar harvesteru, tad tur tie pirmkārt ir jāizcērt samērā maz koku, jo tur ir lieli kubi. Un parasti, ja izcērt kaut kādas, es pat cirtas līdz kaut kādiem 30% no krājas, tad tur to prātīgi izdomājot, bojājumi tur nav lieli. Protams, ir vienmēr jāskatās, ir tā vieta un naudas struktūra, un tas prasa gan vērošanu, gan staigāšanu dabā, un tas, tur ir arī vajadzīgi vai no profesionāla uzņēmums, kas to veids, vai arī meža īpašnieki kaut kāda iesaisti. Ja mēs gribam attālināt pa vienkāršo saimnieko, tad jā, mēs iezīmējam nogabalu, kuram ir pienācis vecums vai tas, un to arī nocērtam. Bet jautājums ir, vai mēs saliekam kopā visus ienākumus un izdevumus. Nu, tātad, viņš te gari izteicot, bet īsumā ir tas, ka izlases cirta prasa lielāku, vairāk nedaudz zināšanas un iesaistu cilvēku. Jā. Labi, un tad ir viens komentārs arī no skatītāja, kas saka, ka šīs process, tas, ko tu stāsti, ir vairāk kā, ir teikt tā, ka tas ir tā. Tas ir dabiskos procesos adarinoša mežsaimniecība. Vai ir kāds komentārs uz to? Tā ar tas būtībā ir, kad, ja mēs runājam par mežsaimniecību, viņiem pirmām kārtām ir jābalstās un pēdējām kārtām uz ekoloģiju. Tanī brīdī, ja mēs balstamies uz tā, kā mēs gribam, tad nevienmēr tas sanāk, bet tam kokam otrs gals ir tāds, ka mums ir arī jāiekļauj visā tajā cilvēks. Jo tomēr mežs ir mūsu bagātība, un viņa arī ir jāapsaimnieko. Un līdz ar to tad, mums ir jāmāk tos dabiskos procesus saprast, kas tur notiek, un viņus atbalstīt. Jo tas stāsts tur ļoti vienkāršs, jo mēs vairāk ejam sazobē ar dabu un vairāk tos procesus atbalstam, jo mums ir mazāki ieguldījumi un labāks rezultāts. Esmu ļoti ilgi strādājis un vadījis biznesu, kad tur cilvēki pasūtītājiem Zviedrijā viņiem vajag tikai egli, un tad ir viss pārējās sugas tiek izgrieztas ārā, teiksim, jaunauģu kopšanā, un tur ir tādi jau, tad vairāk tā cīņa ar to dabu tikai egle, ja, bet kaut gan tur ļoti labi aug bērs, un to bērns var palaist pirmā stāvā, egle otrā stāvā. Un, jā, dabai tuvu mežsaimniecība ir saskaņā ar dabu, un ko tā daba, vienā vietā daba varbūt vairāk grib egli audzēt, otrā bērzu, jo tur jāsaprot, tā mežsaimniecības struktūra mūsdienās balstās uz nogabaliem, un tie nogabali ļoti bieži ir balstīti uz cilvēku izveidotām robežām, kā ir bijis kaut kādā laikā ērtāk nosirst. Labi.
Kādi ieņēmuma veidi pēc jūsu pieredzes ir reāli Latvijā un cik eiro no hektāra no meža neskaitot koksnes ieguvi? Tā tur ir domāts, vai tas ir domāts par kaut kādiem blakus ekosistēmas pakalpojumu ienākumiem, kas ir nekoksnes ienākumi. Tā to jautājumu var saprast. Jā, tas bija domāts par visu, kas ir ne koks, ne koku materiāli. Nezinu, savā mežā man tāda ienākuma nav. Tāda pieredze, kas ir, ko es esmu novērojis, ne gluži novērojis, bet es vienkārši esmu bijis, kad, teiksim, Zviedrijā ir viens cilvēks bija izrēķinājis, ka viņam ir lētāk uzlikt atpūtas mājas mežā, nevis to mežu nocirst kalcirtē, un būtībā no to mājiņu izīrēšanas iegūt naudu, un tad viņam ir visu laiku ienākums un ir mežs palicis. Tur ir vajadzīgs tas jūsu konteksts, jo, nu, sēņošana un nu, ogošana tas ir tāds, nu, tā ir, nu, ekonomiski pamata braukt uz mežu, sēņot un nogot, ja tas ir bizness, noteikti nav. Tas ir ļoti laba laika pavadīšana, kuru nevar izmērīt naudā. Un tāpat arī svarīgi tas, ko nekādā veidā nevar izteikt naudā, ir ainava. Jo tāpēc, kad mēs esam tomēr kā cilvēks, vairāk vai mazāk tomēr akmens laikmeta cilvēks, kurš dzīvo dabā. Mēs te esam uz tādām mājokļiem pārcēlušies tikai savā nepārāk sen, kaut kāds 500 tūkstoši gadus atpakaļ. Un mums ir kaut kāda tā iekšējā skaistuma izjūta, un man ir aizdoms, ka tomēr mums ir kaut kāda zināma trauksmes sajūta, ka viss ir taisnās rindās un kvadrātos un līnijās, kad mēs tur jūtam tādu iekšēju nemieru, un mums to skaistumu kaut kur vajag. Nu, tad mēs neatrodam mieru, mēs braucam uz kaut kādu Spāniju, Taizemi, uz vēl kaut kurienu un gribam atrast mieru, mieru tur nav. Un tad beigās nekur nav miera, jo mums ikdienā vienkārši pietrūkst tas skaistais un tas radošais. Jo ir jāsaprot, ka, teiksim, brāļi Kaudzītis un visi pārējie jaunsudrabiņš, viņi dzīvoja pavisam citā laikmetā, kad nebija ne taisno grāju pa lielam, ne taisno līniju ceļu un visu pārējo, bija ļoti bagātīga flora, fauna, pļauju, puķis ziedēja, un tāpēc viņi varēja tādas radošas, skaistas grāmatas uzrakstīt, kas ir vēl mūsdienās ir pietiekoši, nu, smuki lasāms un baudāms, kas ir 100 gadu atpakaļ rakstīts. Un vai to var izteikt naudā? Domāju, ka nē. Tas ir tāds, nu, tāds cilvēks sajūtas, un ja mēs tomēr neesam racionāls būtnes, un tas ir jāpieņem, un tad tas iekšējais bērns mums katram ir jāizprot, ka tomēr aiziet uz to savu mežiņu, tur to baravīku nogriezt ir daudz vērtīgāk nekā tur kaut kur citur viņu dabūt. Ceru, ka es, Jāni, jums atbildēju uz jautājumu. Labi, tad mums ir vēl viens jautājums. Atcaucoties jau uz iepriekšējo jautājumu, kas tika iepriekš izrunāts, vai izlases cirti parasti veic ar rokas tehniku vai arī ar smago tehniku? Tur ir dažādi. Viņu var veikt gan ar harvesteru, gan ar rokas zāģiem. Tas ir vienmēr jāskatās no konteksta. Jāsaprot, ka tie rokas zāģētāji mūsdienās ir tāda aizejoša parādība, bet ļoti bieži vien neaizvietojama. Un tā kā ir situācijas, kur būtu ērtāk to darīt ar kādu mazo harvesteru vai harvesteru, tas ir, nu, vienmēr jāskatās no tā, kas ir pieejams un no tās vietas konteksta. Tas kādi grunts nespēja un tā tālāk. Paldies! Tā, un vai ar harvesteru var izstrādāt, saglabājot pamežu? Jā, var. Mēs esam pamēģinājuši kopšanu Zviedrijā tīri daudz darījuši pirms harvesteriem, kuri veikti arī cil
klienti gribējuši saglabāt to pamežu un tad veikt punktveida kopšanu ap kaut kādiem kokiem, kurus paredzēts ir izzāģēt kaut kādu metru, divu rādījusā, izgriež visu, lai tas karvestērs tur tiek klāt. Un tad kaut kāda daļa no tā pameža noteikti var palikt. Un tad ir jau, nu, un nav jābaidās, ka harvesters tur pēc tam guldot tos kokus, to pamežu tur aplauž. Tas ir normāla parādība, varbūt izskatās traki, bet to varētu uzskatīt, ka tā ir beigās jaunauģu kopšana un kaut kas tur paliek. Un beigās pēc pāris gadiem tur ir tiem kociņiem tīri daudz gaismas un tā kā jaunā paauga atkal aug apakaļ. Tur ir, nu, protams, ir atkarīgs no tā harvestera operatora pieredzes. Un, teiksim, Zviedrijā arī ir vesela uzņēmuma, kas tikai nodarbojās ar izlases cirtēm un dabai tūs mežsaimniecības ciršanu mežā, un tad viņi to dara tikai ar tehniku. Un tur arī tā, ka tas harvester operators arī pats izvēlās arī kokus. Un tāda paša, tas pats arī Somijā notiek. Tur mēs bijām Somijā ciemos pie uzņēmuma, kurš uz kādiem 30,000 hektāru pēc šādas metodas saimnieko ar savām trim koku sugām. Un to visu zāģēšanu veids tikai ar harvesteriem. Tā, un turpinot šo, vai Latvijā dabai tuvas mežsaimniecības metodas sāk gūt popularitāti? Nezinu, kā var izmērīt popularitāti, bet es domāju, ka tas kaut kādā veidā iet plašumā. Pieņemsim, mums ir tur, kur mans mežs ir demonstrācijas saimniecība. Latvijā tādas ir 5, un tur nāk cilvēki ekskursijās un skatās, kā to dara. Un arī ir vairāk pakalpojumu sniedzēji. Mēs te savā starpā nedaudz arī parunājam par to, kā tas notiek. Un, es domāju, ka tas tā reāli paskatoties nākotnē, tas varētu būt viens no tādiem privāto mazo meža īpašnieku veidiem, kādā veidā viņi apsaimnieko savus mežus. Jo jāsaprot, ka ja kādreiz tas mežs bija, nu, tāds pamatienākuma avots, ja tur bija kāda dzīvoja lauku fermā, un tad tur cirta malku, lai sildītos, un zāģbaļus, lai būvētu sev mājas jaunsaimnieku un saimnieku, tad šobrīd jau tas mežs ir kā papildus ienākuma avots, jā, un tad, līdz ar to tad dabai tuvu mežsaimniecība ir piemērota tāda maza īpašuma apsaimniekošana, kur tas īpašnieks var sekot to līdzi un viņam sagādā prieku saimniekot savā mežā. Labi, mums ir jautājums arī no Ārņa. Jā, sveiki, vai man var dzirdēt? Jā, 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 Agnī, liels paldies tev par šīs dienas webināru, arī par tavu saimniecību, kur mēs esam apmeklējuši. Mans jautājums, reiz arī komentārs. Mēs kā meža īpašnieku biedrība vienmēr esam teikuši, ka mēs neiestājamies par kaut kādām galējībām vai nesakam, ka tikai tā ir pareizi. Mēs nesakām, ka kalcirte ir labākais, mēs nesakām, ka kalcirte ir sliktākais. Mēs nesakām, ka izlases cirte ir labākais vai izlases cirte ir sliktākais. Mēs domājam, ka meža īpašniekam ir jādod pēc iespējas vairāk, pilnīgāka informācija, un tā ir tad viņa izvēle, kādu mežsaimniecības praksi viņš savā īpašumā izvēlās. Kā tu domā, nu, jo ik pa laikam parādās kaut kādas iniciatīvas, tur aizliek kalcirtes vai kā, vai nu, kā tu skaties, vai kādu ceļu mums iet, ja mēs runājam par šīm dažādām metodēm, kā apsaimniekot savu mežu? Paldies! Es tā kā domāju, ja mēs skatāmies privātā kontekstā, ir jāsaprot, ka šeit ir darīšana, ka meža īpašnieks parasti ir pieaudzis cilvēks, kurš ir rīcības spējīgs un atbildīgs ir par to, ko viņš dara. Un tā ir tomēr meža īpašnieka brīva izvēle, kā viņš apsaimnieko savu mežu. Vai viņš cērt, viņš grib ienākumu vienreiz dzīvē, viņš viņu nocērt,
Nu, arī tas ir variants, vai viņš grib ienākumus saņemt regulārus un skatīties uz savu mežu. Arī tas ir. Nu, var saimniekot gan tā. Tas ir. Nu, uh, tas pieder arī pie nosacītiem. Mēs pārceļam to dabas daudzveidību uz cilvēkiem. Mēs tomēr katrs esam nedaudz savādāk, mums ir savādāks konteksts. Un tad mēs esam brīvs izvēles cilvēku, un mēs varam brīvi saimniekot savā mežā, tā kā mēs uzskatām par labāko. Nu, jo, nu, nevar būt tā, ka ir viens pareizais viedoklis jādara tikai tā, un viss citi ir slikti. Nu, katrai situācijai un atbilstoši cilvēku zināšanām un vajadzībām viņš tā kā, nu, pašam ir jāspēj tomēr pieņemt lēmumus, kā tur to darīt savā mežā. Ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Cerēsim. Tā gari sanāca, bet Būs jau labi. Labi, mums ir vēl jautājums. Minējāt Zviedriju un Somiju kā labas paraugus, vai arī Dienvidzemēs esat dzirdējuši par šādu tendenci? Dienvidu zemēs tāda vesela valsts Slovenija, tur ir būtībā viss ir pēc, tur ir kāds vispār viņi necērta, viss ir pastāvīgā saguma mežsaimniecība. Austrijā ir arī ļoti daudz tādu veidu mežsaimniecība tiek piekopta, jo austrieši pēdējos gados saskarās ar sausumu. Tur bija pāris gadus atpakaļ ciemos pie Austrijas meža īpašniekiem. Tur tāda zaļa zeme Austrija, bet viņi cieši no sausuma, tas pats Vācijā. Un tad viņiem tad ir jāmaina tās mežsaimniecības metodas, kad viņiem tā egli migrē uz augšu, uz kalniem iet un apakšā. Tad tādā vietā ir jānāk kādiem platlapiem. Viņi intensīvi arī maina tās sugas, cērt ārā egli vai eglē ir nograuzis, izgrauzis, un tad ir milzīgs kailcirts. Tur ir bijis Vācijā, kur ir kaut kāda, tur braucis kaut kādi 6 km, un tur ir viena kailcirta, jo tas viss mežs bija nograuzts no izgrauža. Un tagad viņi stāv iekšā atpakaļ natīvās koku sugas, diskobārdu, ozolu, balteglu un droši vien, ka vēl kaut ko. Zinu, ka Vācijas valsts un pašvaldību mežos arī pamatā ir izlases cirtēm saimnieko. Un ja mēs ejam vēl tālāk, tad Itālijā laikam lielāko daļu koksnes iegūst no papeļu plantācijām, ko audzē uz lauksaimniecības zemēm. Tur 10 gados izaug 40 centimetru resnas papeles un tādas normālas, kas pie mums tur laikam 20 gados neizaug. Tas bija šogad Veneto līdzenumā, kur auglīgās augsnes un var nobraukt 100 km un neredzēt nevienu mežu. Bet nu, tās papeļu plantācijas tur pa laikam ir. Un tur ir jāsaprot, ka dienvidos viss aug ātrāk, un būtībā tāpēc ziemeļos mums vēl ir labi. Ja mēs paskatāmies uz kaut kādu Somijas ziemeļiem vai Zviedrijas ziemeļiem, tad tur egli kaut kāda ciršanas vecums sasniedz 140 gados, piemēram, aiz polārā loka. Un tad tur tā mežsaimniecība ir vēl skaudrāka. Un visi, pieņemsim, Somi un Zviedri priecājās par to, ka mums Latvijā ir krietni auglīgāks augsnes par viņiem, un tas tā arī ir, un to mums arī ir jāizmanto. Paldies! Jautājums auditorijai, vai ir vēl kāds jautājums, ko jūs vēlētos pajautāt? Jo, ja nav, tad es varētu teikt lielu paldies Agnim. Paldies visiem par dalību, un tad jau tiekamies nākamajos webināros. Paldies! Tā.